arī sāksim mūsu sapulcīti. Vai visi mani dzird? Tie, kam ir ieslēgtas kameras, tie var pamāt un padot ziņu. Jā. Visi mani dzird. Tad labi. Tā, pārbaudīsim arī tuņās ātri par tiešraidi, vai Facebookā ir aizgājusi tiešraide. Kamēr arī mēs pārbaudām, es visus noteikti gribu arī painformēt, ka mēs veiksim šīs sanāksmes ierakstu. Es ceru, ka nevienam iebildumu nav. Sapulces ieraksts būs redzams arī pēc tam mūsu mājaslapā izvietots, lai ik viens pēc tam to var arī noklausīties, lai mums būtu veiksmīgāka tiešraide un nebūtu varbūt lēnāks internets. Lūkšu visiem izslēgt kameras, kad sāksim sapulci. Un sapulces dienas kārtība mums būs veidot tādā veidā, ka sākotnēji Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Gulbevs izstāstīs galvenās projekta lietas, tālāk informēs projektētājs, un pēc tam mēs esam salikuši rindas kārtībā arī jautājumus, kas mums ir iesūtīti, tad sāksim ar tiem, un pašā sapulces beigās arī atvērsim diskusiju, un ik viens arī šeit gan klātesošais, gan arī Facebookā varēs uzdot jautājumus, kur mēs arī centīsimies atbildēt. Ja neizdosies atbildēt klātienē, atbildes tiks sagatavots rakstiski. Tā kā, ja visi visu ir akceptē, mēs varam sākt arī tiešraidi, un tad es veicu ierakstu un došu vārdu arī Jānim Golbevam. Jā, paldies, Baiba, par doto vārdu. Labdien visiem klātesošajiem. Tad īsumā izstāstīšu par 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūvi. No savas puses pievērsīšu uzmanību pašiem būtiskākajiem aspektiem. Izstāstīšu pašas būtiskākās lietas, un pēc manas prezentācijas savukārt dosim vārdu projektētājiem, kur izstāstīs jau detalizētu informāciju par projektu atsevišķiem mezgliem. Tātad, ja mēs runājam par 7. tramvaja līnijas pagarinājumu izbūvi, tad jāatzīmē ir tas, ka Rīgā pēdējā tramvaja līnija, kas ir izbūvēta, tas ir noticis 1984. gadā, proti 40 gadus atpakaļ, kad tika izbūvēta tramvaja līnija uz Imantu. Un šobrīd ir tas brīdis, kad mēs esam izsludinājuši konkursu un paredzējuši projektē būvē projektu, kura ietveros 2,2 km garumā tiks izbūvēta jauna trase no Doles galapunkta šā brīdī līdz Latgales ielas un Višķu ielas krustojumam. Tātad, kā jau minēju, 2,2 km gara trase. Trases galā, protams, tiks izbūvēts transporta mijas punkts, kas ir paredzēts, kurā satiksies tramvaju kustība, tiks pieslēgta klāt arī trolejbusu kustība, kas šobrīd jau atrodas Višķu ielā, bet šeit tiks izbūvēts 300 metru pagarinājums trolejbusiem, lai arī trolejbusi turpmāk iebrauktu Latgales ielas un Višķu ielas šajā transporta mijas jaunizveidotajā punktā. Tādējādi savedot visus pasažierus kopā, gan tie, kas brauc ar trolejbusu, gan tie, kas brauc ar tramvaju, un arī ar tiem pasažieriem, kuri brauc ar autobusu, piemēram, no Dārziņu virziena. Trolejbusu līnijas pagarinājums ietver sevi infrastruktūras izbūvi, proti kontakttīklus, balsti un uzkars sistēma, un kopā šīs līnijas pagarinājums veido 300 metrus. Kas tad ir būtiskākie šī te projekta iegūmi, realizējot projektu? Pirmkārt, jau tā būs pielāgota tramvaja līnija paaugstinātās pieturvietas, tiks izbūvētas jaunas 7 paaugstinātas pieturvietas, kas nodrošina vides pieejamību visiem cilvēkiem, kas ir daudz ērtākas, kā mēs zinām, nekā tās līnijas un pieturvietas, kuras nav šobrīd vēl pilsētā pieejamas kā paaugstinātās pieturvietas, kurās ir apgrūtināti iekļūt gan māmiņām ar ratiem, gan cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņos. Līdz ar to šī līnija tiks būvēta kā moderna, vides pieejamība tiks nodrošināta pilnīgi visiem. Papildus 2,2 kilometriem tramvaja līnijas izbūvēja, paralēli tiek izbūvēti 2 kilometri gājēju un velo ceļš, kas ies paralēli šai jaunajai izbūvētajai tramvaja līnijai. Līdz ar to atjaunotas arī gājēju pārējas drošai ceļa šķērsošanai. Par gājēju pārējām detalizēti pastāstīs projektētājs, par atsevišķām vietām vēl joprojām notiek diskusija, bet detalizēti, kā jūs minēju, projektētājs izstāstīs.
Atsevišķos gadījumos šķiet, ka šāda projekta realizācija ir ļoti ilglaicīga un ļoti finansiāli ietekmīga. Tad jāsaka, ka no malas skatoties, tas patiešām liekas salīdzinoši varbūt tās vienkāršs projekts, bet nebūtu tā nav, jo, lai izbūvētu tramvaja līniju, vistiešākā mērā ir jāpārbūvē visas saistītās komunikācijas, kas atrodas pazemē. Un arī šajā gadījumā mēs ļoti daudzās vietās, tur, kur ir Rīgas satiksmes projekts, mēs saskaramies gan ar ūdensvada pārbūvi, gan ar siltumtrases pārbūvi, gan ar citām visām komunikācijām, kuras atrodas pazemē tieši tajā sadaļā, kur mēs plānojam izbūvēt jauno tramvaju līniju. Neskatoties uz to, tiek izbūvēta nepieciešamā energoapgāde arī paralēli iepriekš minētajām, proti tas nozīmē, ka tiek izbūvēta jauna elektroapakšstacija ar visu saistīto, kas ir pazemē kabeļi tiek ieguldīti un virszemē kontaktīklas un arī balsti, kas ir nepieciešami šajā visā posmā. Un tieši tāpatās transportmijas punktā ir ļoti būtiski jāizbūvē un ļoti sarežģīti šajā punktā ir jāizbūvē visa elektroapgāde, kas nodrošinās gan tramvaju, gan trolejbusu kustību, un tā skaitā, protams, arī, kā minēju, šajā vietā satiksies tramvajs, trolejbusi un autobusi, un līdz ar to šeit ir nepieciešama arī dispečera ēka Rīgas satiksmes darbiniekiem, un arī pārējā publiskā nepieciešamā infrastruktūra, proti pieturvietas ar nojumēm, publiski pieejamas toaletes, smēķēšanas vieta un viss pārējais, kas nepieciešams, lai patiešām šis galapunkts pildītu visas tam nepieciešamās funkcijas un nodrošinātu funkcionalitāti. Protams, iet runa arī par apzaļumošanu un soliņiem, kas ir vajadzīgi par velo novietnēm, skrējriteņu novietnēm, atkritumu šķirošanu, visu pārējo, kas šādā publiskā vietā būvējot no jauna ir nepieciešams. Tieši tāpatās ir jāveic luksusforu objektu pielāgošana, nodrošinot tramvaju kustībai ātrumu, un tas ir tas jautājums, par ko es sākumā jau minēju, ka šobrīd vēl par atsevišķām vietām, kur mēs runājam par gājēju pārējām, notiek diskusijas, cik tad šīs pārējas ir nepieciešamas, jo var uzbūvēt gājēju pārējas biežāk un tramvajs paliks lēnāks. Mēs varam tomēr sagaidīt tramvaju kustību ātrāku, ja attiecīgi gājēju pārējai varbūt tās gājēju pārējais attiecīgi būs varbūt tās par kādu mazāk, un cilvēkiem būs nepieciešamība 100 vai 200 vai 300 metrus paiet kājām. Par šo visu vēl šobrīd notiek diskusijas, bet projektētāji pastāstīs par to, kāda šobrīd ir šī te sākotnējā iecere. Ja mēs runājam tālāk par projekta finansējumu, tad ļoti būtiski atzīmēt, kad šo projektu lielākajā daļā mēs esam iesnieguši Centrālajā finanšu līguma aģentūrā iesniegumu 28. martā. 15. aprīlē esam saņēmuši to, ka iesniegtais iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, kad šī projekta realizācijas termiņš ir 2026. gada 31. maijs. Un būtiski atzīmēt, ka no atvesaļošanās fonda par projektu mēs saņemsim 28 miljonus. Tā ir nauda, ko apmaksā no šī fonda, bet kopējās projekta izmaksas ir nedaudz vairāk kā 33 miljoni. Par šo projektu tika izsludināts konkurss, un pagājušā gada nogalē, proti novembrī, šis konkurss ir noslēdzies, un šobrīd jau ar ceļbūves firmu Sijā Binders ir noslēgts līgums par 28 miljoniem 155 tūkstošiem eiro par projektu realizāciju. Proti, tas nozīmē, kad šobrīd tiek izstrādāts projekts un arī tiks veikta izbūve. Tas ir tas, ko es sākumā minēju, ka konkurss tika izsludināts projektai būvē, bet nevis atsevišķi projektēšana, atsevišķi būvniecība. Runājot par tālāko, par laika grafiku, kādā tad projekts realizē, kā es minēju, tātad 26. gada 31. maijs, bet jau šogad 4. ceturksnī ir plānots, 3. ceturksnī ir plānots uzsākt būvniecības darbus. Būvniecības darbi būs saistīti ar pazemes inženieru komunikāciju pārbūvēm,
kas ir, protams, pirmie darbi, kuri ir jāveic, lai nākošā gadā varētu uzsākt sliežu ceļu būvniecību, kas jau būs vairāk vai mazāk tā redzamā daļa projekta noslēguma stadijā, ko mēs visi sagaidām, proti jaunu tramvaju līniju. Un visbeidzot, ļoti diskutablais jautājums sabiedrībā, par kuru mēs pilnīgi noteikti esam gatavi runāt, diskutēt, un ko mēs esam jau šobrīd publiskajā telpā minējuši un uzsaukuši, proti, kad šajā līnijā, lai izbūvētu šos 2,2 km jaunu sliežu ceļu, ir jānocērt koki, un proti kopumā tie ir 147 koki. Un atbilstoši ekspertiem, labie koki ekspertiem, esam izdarījuši priekšdarbus, un tas, ko mums iesaka, un tas, ko mēs arī izdarīsim, 43 kokus ir iespējams pārstādīt, bet pārējos kokus, diemžēl, pārstādīt nav iespējams un nav nepieciešams, bet Rīgas satiksme ir apņēmusies iestādīt vairāk, nekā mēs nozāģēsim. Šobrīd šajā slaidā parādās informācija par to, ka Rīgas satiksme iestādīs 195 kokus un pārstādīsim 43. Es aicināšu pie šiem tik ļoti precīzajiem skaitļiem ļoti nepieturēties, jo iespējams mēs pārstādīsim tiešām 43, bet iestādīsim 197, ja varbūt tā 193 kokus. Katrā gadījumā Rīgas satiksme ir apņēmusies Ķengaraga apkaimē patiešām iestādīt viennozīmīgi vairāk, nekā mēs nozāģēsim. Un šobrīd notiek publiskā apspriešana par šo jautājumu līdz 3. maijam. Un šajā slaidā jau ir redzams, ka mēs ar mājokļu vides departamentu esam jau šobrīd skaņojuši vietas, kurās mēs varētu šos kokus stādīt. Tur būs ne tikai koki, tur būs arī cita veida apzaļumošana, jāsaka, bet primāri mēs paredzam patiešām liepas, sakuras un pīlāģus, kas nav mazi krūmiņi, bet kas jau patiešām ir nopietni koki no 14 līdz 16 centimetriem diametrā un garumā jau vismaz 2,5 metri. Līdz ar to Rīgas satiksme patiešām ir apņēmusies šo zaļo zonu nevis samazināt Ķengaraga apkaimē, bet padarīt vēl plašāku, lielāku, tādējādi parādot, ka jebkura projekta realizācijā ir iespējams arī situāciju padarīt labāku, iespējams, bet caur citām vietām, nevis caur konkrēto līniju, kurā, diemžēl, patiešām savādāka rīcība nav iespējama, jo tramvajs nav autobus, kurš var apbraukt jebkuru koku, un līdz ar to, diemžēl, nākas šajā gadījumā saskarties ar šo pietiekoši jūtīgo jautājumu, kad apzaļumošanas jautājums noteikti daudziem izraisīs diskusiju, bet mēs šajā diskusijā esam gatavi, un, kā es minēju, Rīgas satiksmē gatavi arī iestādīt vairāk nekā nozāģē. Paldies, Jāni. Pirms mēs pārējām un dodam vārdu projektētājam, projektētāju pārstāvim no BM projekts Didzim Dālem, es skatos, ka mums arī čatā ir jautājums iekritis. Gribēju vēlreiz pateikt, ka mēs tagad iziesim visai prezentācijai cauri, atbildēsim uz jautājumiem, kas ir iesūtīti, un tad noteikti arī izlasīsim arī čata jautājumus. Lūdzu, vārds Didzim. Jā, tātad, labdien, es esmu Didzis Dāle no BM projekts. Tātad esam projektēšanas uzņēmums, kuram ir noslēgts līgums ar Sijā Binders par būvprojektu izstrādi. Un tātad mēģināšu jau nedaudz vairāk tehniskās detaļās izstāstīt par projekta risinājumu. Tātad sākotnēji tātad ir projektētie risinājumi, daļai jau Golubela kungs viņus minēja, bet es viņus minēšu tad vēlreiz. Tātad kopējais tramvaja sliežu ceļu garums abos virzienos ir 2,2 km. Paredzam izbūvēt 4 tramvaja pieturvietu platformas līnijas pamatrasē un 3 platformas pašā transporta mījas punktā. Tātad tiek paredzēts izbūvēt sapārotus tramvaju pieturus, vienu starp Plostu ielu un Rasas ielu un vienu pie Ikšķilas un Rumbas ielas krustojuma.
Tāpat ir paredzēts izbūvēt dalītu gājēju un velo infrastruktūru 2 km garumā no Višķu ielas līdz pat Plostu ielai. Un atjaunot un ierīkot kopumā 11 gājēju pārējais. Tad paredzēts pārbūvēt arī 5 autobusu pieturs un 7 krustojumu pārbūvi. Tā skaitā jaunu luksusforu objektu izbūvi, kas nodrošinās tramvaju prioritāti un arī gājēju drošību. Tāpat paredzēts izbūvēt jaunu vilces apakšstaciju, kas kalpos kontaktīklu barošanai, lai varētu nodrošināt tramvaju un trolejbusu kustību. Un kopumā paredzēts izbūvēt gan kontaktīklu, gan elektroapgādes kabeļus 2 km garumā. Tāpat paredzēts izbūvēt arī 300 metrus garu trolejbusu kontaktīklu pa Višķu ielu līdz vecajam 15. trolejbusu galpunktam. Un apvienotās tramvaju autobusu trolejbusu pieturas transporta mītnes punktā ar domu, lai iebraucošiem pasažieriem būtu ērti, viegli pārsēsties un nebūtu nepieciešams veikt nekādu distanci, mainīt pieturas un tādējādi sev apgrūtināt. Tāpat tās transporta mītnes punktā tiek paredzēta publiskās toaletsēkas izbūve un visā projekta garumā, gan pieturvietās, gan transporta mītnes punktā tiks paredzēti arī labiekārtojumi elementi un apstādījumi. Tātad, atgriežoties pie tramvaju pieturvietām, ir vairāki ietekmējušie faktori, kādēļ jauno pieturvietu novietojums ir izvēlēts tāds. Tātad pirmais ir tehniskie parametri. Lai izbūvētu pieturvietu, jābūt 45 metrus garam taisnam sliežceļu posmam. Otrs faktors ir situācija dabā, tātad dažādi inženiertīkli un citi apgrūtinoši faktori. Trešais ir tramvaju kustības ātruma nepasliktināšana, respektīvi pieturvietas ir jāizvieto līdzīgos attālumos, ņemot vērā arī luksusforu objektus, kas atrodas pa vidu, lai tā tramvaju plūsma būtu pēc iespējas mērenāka. Un tāpat tiek ņemts vērā arī plānotā apkaimes attīstība, jo šobrīd paralēli tiek plānot arī dažādi attīstības projekti tieši šajā reģionā. Tātad īsumā izstāstīšu arī par projektu risinājumiem. Tātad no esošā galapunkta Ķengaraks tiks paredzēts turpināt Sliežu ceļu pa šobrīd esošo zaļo zonu, kas ir Latgales ielas vidū. Un no Eglainas ielas tātad sākās dalītais gājēju un velo ceļš. Paredzēts atjaunot arī gājēju pārējais, kas atrodas pie veikala Dole. Un pārbūvēt arī luksusforu objektus, lai nodrošinātu šo tramvaju prioritāro kustību. Tātad tālākā posmā no Plostu ielas līdz Rases ielai tiek paredzēts turpināt tramvaju sliežu ceļu pa esošo zaļo zonu. Tāpat turpinās arī dalītais gājēju un velo ceļš, un pa vidu starp šīm ielām tiek paredzēta tramvaju pieturvietas izbūve. Un tiek paredzēta pie Rases ielas arī autobusu pieturas izbūve. Tālāk posmā no Rases ielas līdz Ikšķilas ielai, tātad jau sākās posms, kurā paredzēta arī ziemeļu pusē Latgales ielas pārbūve, jo posmā līdz Rases ielai būtībā ir paredzēts tikai pārbūve tādā apjomā, kas nepieciešama inženiertīklu pārbūvei, bet posmā jau no Rases ielas līdz Ikšķilas ielai, lai izveidotu vietu plānotajiem tramvaju sliežu ceļiem, ir nepieciešama arī ielas pārbūve, tādēļ tiks pārbūvēta Latgales iela, tāpat tiek turpināts arī gājēju un velo ceļi, un paredzēt arī autobusu pieturvietas izbūve pie Rases ielas. Tātad no Ikšķilas ielas līdz Višķu ielai būtībā arī turpinās ziemeļu pusē ielas pārbūve. Pie Ikšķilas ielas tiek paredzēta tramvaju pieturvieta, tiek pārbūvēts arī krustojums Ikšķilas un Rumbas ielas un Latgales ielas. Lai varētu uzstādīt luksusforu objektu, tāpat nodrošināt gan gājēju kustību, gan iespēju robežās prioritāri tramvaju kustību. Un tātad
šobrīd posmā starp Ikšķils un Višķielu pa vidu ir paredzēta arī gājēju pārējas izbūve, kas būs aprīkot ar luksuforu objektu, darbosies uz izsaukuma principa, lai nodrošinātu gājēju kustību. Un tad pie Višķielas ir paredzēta jau krustojuma pārbūve, lai nodrošinātu tramvaju kustību. Šeit laikam labāk redzēt. Tad, lai nodrošinātu tramvaju kustību, paredzēta arī sabiedriskā transporta josla, lai priorizētu sabiedriskajam transportam nogriešanos pa kreisi uz Višķielu. Tad ne tikai tramvajam, bet nepieciešams gadījumā tur var griezties arī autobus. Un tad ir pats transportmijas punkts. Tātad transportmijas punktu teritorijā tramvaju kustību paredzēts organizēt pa ārējo loku, tas ir šādā virzienā, bet trolejbusu un autobusu kustību plānots organizēt pretējā virzienā. Tas nepieciešams, lai veidotos šīs sapārotās pieturas un būtu ērta pārsēšanās. Tātad tiek paredzēti arī nojumes. Nojumes tiks paredzētas visa perona garumā. Tātad nevis attiecīgi nelielas būdiņas, bet kārtīgas nojumes, kas nodrošinās komfortu. Tātad šeit tiek paredzēta dispečera punkta ēka. Šeit tuvāk Latgales ielai ir paredzēta sabiedriskā toalete. Un šeit paredzēts tātad divas pieturas. Šeit sapārotā pietura un šeit, būtībā abas sapārotas pieturas tramvajam un autobusam. Un tātad braucot no Salaspils puses, paredzēta iebraukšana autobusam, kas šobrīd plānos Dārziņa autobus, kurš izbraucot cauri transportmijas punktam, tātad caur šo pašu vietu, būs luksofors ar sensoru, kas nosaka, vai ka autobus ir piebraucis, tad ieslēdzās zaļais signāls un autobus var doties atpakaļ uz Dārziņu pusi. Jā. Tā. Un tāpat tiek paredzēta jauna dispečera punkta ēka, kā jūs rādīju šajā vietā. Tātad dispečera punkta ēka tiek paredzēta, lai nodrošinātu gan vadītāju atpūtu, gan nepieciešamos darbiniekus, kas kontrolē satiksmi. Tātad fasādes būs veidot sarkanos un pelēkos toņos no šķiedrcementu plāksnēm, un veidojot arī ilgspējīgu un drošu dizainu, kas arī saskaņots ar Rīgas satiksmes objektu dizainu citās vietās, kas šobrīd tiek veidotas, lai veidojās tāds vienots stils. Tāda ēka būs vienstāvīga, aptuveni 100 kvadrātmetri, un veidot tā, lai dispečeri maksimāli redzētu pašu teritoriju savām acīm un mazāk vajadzētu kontrolēt zonas monitoros. Jā, tātad īsumā par tehnisko risinājumu tas no manas puses arī būtu viss. Mēs uzreiz varam arī pāriet, paldies, Dici. Mēs uzreiz varam pāriet arī uz jau iesūtītiem jautājumiem, un mēs bijām saņēmuši gan vairākus par gājēju pārēju risinājumiem, un šie tieši ir jautājumi atbildām arī projektētāju pusē, tā kā mēs ķersimies klāt jautājumu atbilžu sadaļai. Vēlreiz gribu teikt, ka mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem, esam atvērti arī diskusijai. Sākam ar iesūtītajiem, ir čatā vairāk jautājumi ienākuši, arī tos mēs nolasīsim un atbildēsim, un skatāmies arī, analizējam un raugām arī Facebookā. Ik viens, kurš ir pieslēdzies, ik viens, kurš skatās tiešraidi, lūdzu uzdodiet jautājumus, jo šobrīd visu var izrunāt, atbildēt un arī tad nonākt pie vēlamā risinājuma. Jā, tad varam ķerties pie jautājumu sadaļas. Jā, tad saņēmām jau vairākus jautājumus, esam sagatavojuši arī atbildes, mēģināšu arī nedaudz plašāk izstāstīt. Tātad pirmais jautājums bija par atvirzītajām gājēju pārējām. Šo jautājumu esam pārsprieduši arī ar arhitektu dienestu un gribējām precizēt, tātad šajā gadījumā pie Tirdzniecības centra Dole un pie Eglainas ielas mums nav paredzēta pašas Latgales ielas pārbūve dienvidu pusē, tādēļ šis pārēju risinājums būtībā saglabājas līdzīgs, kā viņš ir esošā situācijā. Un otrs princips ir tāds, ka tajās vietās, kur gājēji šķērsot tramvaju ceļus, kur viņiem nav atsevišķs luksofors un nav priekšroka, tajās vietās tiek veidotas šīs atvirzītās gājēju pārējas, taču, piemēram, starp Ikšķils un Višķu ielu
ir paredzēts luksusforu objekts, kas apstādina attiecīgi arī tramvaju. Un šeit ir plānos, ka gājēji šķērsos visu Latgales ielu vienā ciklā. Tādēļ viņiem būs priekšroka arī uz tramvajas sliežu ceļiem, un tādēļ šeit netiek veidots šis nobīdītās pārējais. Tas pats princips ir arī krustojumos, kur ir luksusforu objekti, kur gājējiem ir atsevišķi savs zaļais signāls, kur viņi var krustojumu šķērsot. Tur nobīdīts pārējais netiek veidots, bet, piemēram, pie pieturām, tur, kur ir luksusforu objekts, kas palīdz nokļūt no vienas puses uz pieturu un luksusforu objekts otrā pusē, bet viņi nestrādā. Bet sliedes gājējiem ir jānošķērso pašam pārliecinoties par savu drošību. Tajās vietās pārēja tiek veidota šādā veidā nobīdīta, lai būtībā mākslīgi piespiestu gājēju, kas šo vietu šķērso, pagriezties atbilstoši tramvaju braukšanas virzienam un pārliecināties par drošību. Jā. Tātad otrs jautājums, ko mēs saņēmām, bija, kādēļ Latgales ielas krustojums ar Plostu ielu nav veidots līdzīgi kā Rases ielas. Šobrīd šis komentārs ir ņemts vērā, esam pārsvieduši ar pasūtītāju, un Plostu ielas risinājums būtībā jaunākajos plānos jau ir labots, un tie risinājumi būs vienādi. Tā problēma sākotnēji bija ar projektēšanas robežām un seguma pārbūves robežām, bet tas šobrīd atrisināts, un tad abi krustojumi būs izbūvēti būtībā vienādi. Jā. Un tad trešais jautājums par tramvaju pieturu pie Rases ielas. Šeit arī lūkšu no Rīgas satiksmes kādu kolēģi papildināt, ja iespējams, bet tātad bija jautājums, kādēļ pieturu pie Rases ielas pieturu tramvaju nav novietot pie Rases ielas, bet tā kā pa vidu. Bet tad tas, ko mēs varam paskaidrot, ka pieturu vietas novietojums vērtēts kopsakarā ar plānoto apkaimes attīstību Ķengraga parkā un arī Dubnas ielā 2. Un pieturai jau jānodrošina ne tikai to cilvēku nokļūšana, kas nāk tā kā no daudzstāvmājas puses, bet ir arī ļoti liels apdzīvots rajons apakšējā daļā tuvāk Daugavai, kam arī tā pietura ir nepieciešama, un tādēļ pieturas novietojums plānots vairāk vai mazāk, lai nodrošinātu gan vienu, gan otru vajadzību. Es varbūt vēlreiz aiziet atpakaļ uz plānu, kur bija tas pieturvietu izvietojums. Jā, tātad šeit var redzēt, šeit ir arī privāta māju masīvs, kam jānokļūst uz to pieturu. Un šeit ir plānota arī attīstība no pašvaldības puses, tādēļ tā pietura ir pielāgota gan vienam, gan otram. Jā. Un tad par tām gāja pārējām, tas atbildēja. Šis bija jautājums. Jā, kādēļ nav paredzēts Rases ielas krustojums ar Latgales ielu, kur veido tāpat kā Rikšķils iela ar gāja pārējām visos 4 zaros? Tātad šobrīd Rases ielā esoša situācija ietver izveidot vienā brauktuves pusē, un tas arī ir T-veida krustojums. Tādēļ šobrīd plānojam gājēju plūsmu tikai vienā krustojuma pusē, un šis arī ir pietiekami mazs krustojums, un nesalīdzinām mazāks kā krustojums, piemēram, ar Rikšķils ielu. Tādēļ arī neparedzam tehnisku risinājumu, jo arī gājēji pārēju risinājums pār sliedēm tomēr ir būtiski tehniski un uzturēšanas sarežģītāks risinājums nekā zaļā zona, kas ir šobrīd. Bet tā būtība ir arī tā, ka gājēji nāk pa vienu pusi, pa to pašu pusi viņi arī pāriet pāri, un intensitāte Rases iela arī nav tik liela, lai tie cilvēki, kas nāk tā kā no Dolas puses, lai nevarētu šķērsot Rases ielu un tad pāriet pāri. Jā, tā. Un tad ir nākamais jautājums bija, vai ir vērtēts risinājums saglabāt kokus posmā starp Plostu ielu un Rases ielu vismaz daļēji. Piemēram, izbūvēt tramvaju līniju tālāk uz ielas dienvidu pusi un samazinot joslu skaitu, tātad Latgales ielā. Tātad tramvajas liežinājums paredzēts starp Latgales ielu un starp Latgales ielas brauktuvēm un atbilstoši esošajai situācijai. Tātad,
veidojot trases novirzījumu uz Latgales ielas Ogres virzienu pusi, nebūtu iespējams izveidot apgriešanās vietu autotransportam, kas arī kalpo kā šī trešā braukšanas josla. Tāpat pēc šāda risinājuma mēs arī nevarētu ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Un mēs šobrīd projektā tiešām maksimāli cenšies saglabāt visus iespējamos kokus, ko mēs varam saglabāt. Un esam saņēmuši tad arī labo koku ekspertu rekomendācijas un izvērtējumu par kokiem. Tad projektu nākamajā fāzē jau tiks saņemts arī izvērtējums par saglabājumiem kokiem, par risinājumiem, varbūt, kas mums vēl ir jāpilnveido, lai tiem kokiem būtu pēc iespējas labākas iespējas arī gan būvniecību, gan arī pēc tam pārdzīvot. Jā, un vēl viens aspekts ir tas, ka, ja visi tramvajas liešu ceļi tiktu bīdīti dienvidu virzienā, tad ļoti ievērojami pieaugt arī pārbūves apjomi, kas iespējams šī projekta realizāciju varētu padarīt arī par neiespējamu, jo tas ļoti vēl papildus sadārdzinātu jau projekta izmaksas. Jā, un tad vēl viens jautājums ir, kāpēc Latgales un Višķielas krustojumā gāja pārēju paredzēts atvirzīt tik tālu no krustojuma. Tātad šajā vietā vēl notiek diskusijas. Esam piesaistījuši arī arboristus, lūdzām viņu vērtējumu, jo šobrīd šī veidojās vieta, kurā ir iespējams izveidot gājēju un velo ceļu šķērsojumu, nenozāģējot vēl papildus kādu no tiem tiešām vērtīgiem ozoliem, kas tur aug. Mēģināsim atrast labāko risinājumu, ja mēs no arboristiem saņemsim zaļo gaismu, ka mēs varam starp šiem kokiem izveidot. Mēs noteikti to pārēju celsim uz priekšu, bet šobrīd šī ir vieta, kas dod iespēju vislielākajā apjomā, visvairāk arī saglabāt kokus, jo mēs cenšamies izvairīties no papildus vēl koku ciršanas šajā vietā. Tā, un tad vēl viens jautājums ir par drošu gājēju pārvietošanos tieši transporta mījas punkta teritorijā. Un tā tad pirmais ir transporta mījas punkts projektēts tā, lai pēc iespējas samazinātu nepieciešamību pārvietoties starp abām platformām. Tas ir atbraucot ar tramvaju no pilsētas centra, pasažierim no tās pašas platformas būs iespēja pārsēsties uz trolejbusu un nokļūt, piemēram, līdz Šķirotavai vai ar autobusu līdz Dārziņiem. Un tas pats arī strādā pretējā virzienā, atbraucot no Dārziņiem vai Šķirotavas, pasažierus no tās pašas platformas pārsēž tramvaju un var braukt arī tālāk. Savukārt, ja pasažierim ir nepieciešams nokļūt pašā transporta mījas punktā, tad tādēļ tika ierīkots arī ietves, arī šie savienojumi, kas arī bija jautājumā iekrāsoti, bet šajā gadījumā ir jāņem vērā tas, ka jebkurā gadījumā priekšroka transporta mījas punktā būs sabiedriskiem transportam, un tādēļ arī gājēju pārējais atsevišķi šobrīd netiek paredzēts. Un šeit, teiksim, šajā vietā, kur ir iezīmēts maršruts, šeit, ja cilvēks nāk no Šķirotavas puses, viņam ir iespēja arī nokļūt uz platformu pa šeieni, viņam nav jāiet šeit pāri un šeit vēlreiz pāri un šeit vēlreiz pāri, viņam ir atstāta iespēja mierīgi nokļūt uz platformām arī pa šeieni. Jā, tādēļ, bet ja cilvēks šķērso laukumu un viņš grib iet kā pa taisnāko ceļu, tad iespēja tiek dota, bet transporta mījas punktā tomēr galvenais ir sabiedriskais transports un ir jādod ceļš. Tā, par šiem maršrutiem. Paldies, Dīdzi. Šis bija tas mūsu arī klātienē esošā cilvēka iesūtītais jautājumu bloks. Ja ir vēl pēc tam kādi papildinājumi, droši ceļam arī rokas un varēsim arī papildināt un detalizētāk vēl izskaidrot. Šeit bija iesūtīti arī jautājumi jau tādi konkrētāki par maršrutiem, kā ir plānoti kādi risinājumi, kas mainīsies, kā apmēram varētu kursēt šie te autobusi, trolejbusi. Tramvaji. Šeit lūkšu atbildēt uz iesūtītiem jautājumiem kolēģi Reini Auziņu. Lūdzu, Reini. Labdien! Cerams, ka dzirdat mani. Dzirdam.
Iedzirdams. Jā, tad transporta mijas punkts pēc būtības tieši to arī nozīmē, ka tā būs telpa, kurā dažādi veidi transporta satiksies un attiecīgi dos plašākas iespējas iedzīvotājiem un Rīgas viesiem pārvietoties. Tātad tūmā esošais 15. trolejbusa galapunkts tiks pagarināts, protams, uz šo gala punktu, bet no tā necietīs, protams, pieturvietas, kas, tā teikt, Višķielas sākumā pie Maksimas saglabāsies, un šeit radīsies vēl papildus vieta, kurā, tātad, kā jau dzirdējāt, savienosies ar tramvaja maršrutu. Protams, tas viss notiks uz vienas platformas. Tātad trolejbus piebrauc, un pie tās pašas platformas ir arī tramvajs. Bet tas nebūtu tas svarīgākais savietojums, jo savā ziņā brauc abi uz centru maršrutu. Būtiskāks savienojums ir, protams, Dārziņu virzienā. Un pēc esošā šobrīd mūsu ieceres Dārziņu apkaime tiks nodrošināta ar atsevišķu autobusa maršrutu, kurš tātad iebrauks no Maskavas ielas pa tiešo un tieši tādā pašā veidā arī izbrauks pat nebraucot caur šo Višķielas krustojumam. Un, attiecīgi, tādā veidā Dārziņu apkaimē un Rumbulas apkaimē būs viens regulārs maršruts. Un šeit tieši ir uzsvers uz šo regularitāti, ka šis maršruts būs plānots ar ļoti augstu regularitāti visas dienas garumā. Un viņš nekopēs, tā teikt, esošos principus Dārziņos, kā brauca maršruts, bet viņš Dārziņu teritoriju aptvers bez nekādas stāvēšanas vienā apļveida kustībā. Pa vienu tātad taisno ielu iekšā vai otrādi pa Dārziņu ielu iekšā. Tādā veidā organizējot šo regulāru satiksmi visos Dārziņa punktos vienādā intensitātē. Diemžēl šeit bija arī jautājums, vai caur šo projektu tiks paplašināta Dārziņu apkaimes pieejamības sabiedriskajam transportam. Un šeit jāsaka, kā jau vienmēr esam atbildējuši, diemžēl Jāņoga iela un tā ziemeļa teritorija Dārziņu ir ar nepietiekamu, teiksim, šo infrastruktūru. Ielas telpa ir par šauru, lai autobus varētu iebraukt. Un šis projekts, protams, to nerisina, bet jebkurā gadījumā nākotnē, ja ielas tiek sakārtotas, mēs vienmēr būsim atvērti šai idejai. Tā kā Dārziņu teritorijai pēc būtības nemainās. Tas īsumā. Labi. Paldies, Reini. Tālāk pārējām pie nākamajiem jautājumiem. Jā, tad vairāk jautājumu saņem tieši par Latgales ielu 429A. Šobrīd situācija ir tāda, ka šis zemes gabals jau atbilstoši arī teritorijas plānojumam ir bijis paredzēts transporta mijas punktam, un šī izbraukšana caur zemes gabalu, lai gan līdz šim ir eksistējusi, lai izbūvētu transporta mijas punktu šajā zemes gabalā, kurš jau tā ir pietiekami šaurs un infrastruktūra būs diezgan jau tāpat kompakta, īsti atstāt šo iebraukšanu no Višķielas puses nav iespējams ar šo zemes gabalu. Jā, un jā, tātad un savukārt, jā, gar zemes gabalu Višķielā 2 plānots ir ierīkot gājēju ietvi un kalpos tuvākās apkārtnes iedzīvotāji droši vien nokļūšanai līdz centra virziena tramvaju pieturām. Jā, nu tātad nākamais jautājums, kā šāda iecerē ietekmēs Latgales un Krustpils ielu noslodzi nākotnē, ja jau šobrīd veidojas sastrēgumi īpaši papildjoslā kreisiem pagriezienam. Krustpils ielas mezgls šis risinājums būtiski neietekmē. Mēs veikšu arī satiksmes modulēšanu, jo Krustpils ielas mezgls atrodas 750 metrus vēl uz priekšu no Višķielas. Tad Krustpils ielas krustojumā nekāda papildus autoplūsma dēļ šī projekta nav paredzama. Jā, tad nākamais jautājums ir, kā koku izciršana Latgales ielā ietekmēs blakus esošo mājas Latgales ielā 429 iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Plānotais objekts attīstīsies ļoti tuvu māju logiem, radot lielu trokšņus un gaisa piesārņojumu, kā arī bojās līdzinējo vides vizuālo stāvokli, ko varētu uzlabot koki. Jā, ir īpaši atsevišķi cērtamie koki. Jā, tad par cērtamiem kokiem, kā Golubila kungs teica, šobrīd notiek publiska apspriešana. Un jā,
tur mēs gaidām rezultātus, bet mēs arī esam paredzējuši iestādīt jaunus kokus. Tie ļoti daudz tieši transporta mīs punktā. Un tātad šim projektam saņemts arī valsts dienesta sākotnējais ietekmes vidu novērtējums, kur valsts dienests atzīst, ka atbilstoši projekta iecerēji nav būtiski piesārņojuma riskus, un tos nevar uzskatīt par tādiem, kas ir radīt negatīvu ietekmi uz vidi un kopējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, drošību vai veselību. Tātad tas, ko mēs esam paredzējuši šobrīd zonā starp Latgales ielu 429A un transporta mīs punktu, tiek paredzēta koku stādīšana, no kuriem ir paredzēts izveidot palieres, līdzīgi kā šajā attēlā. Varbūt es varētu palūgt kolēģi arī Kintiju nedaudz plašāk par šo izstāstīt. Jā, labdien, Kintī, Ainava arhitekte. Pašreiz transporta mijas punktā mēs plānojam stādīt aptuveni 46 košumkokus, kas varētu veidot tādu tā kā parkveida sajūtu, un gar esošo apbūvi mēs plānojam veidot koku rindu stādījumu, kas būs mākslīgi veidots vainags, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu šo te zaļo masu, zaļo buferzonu starp dzīvojamo apbūvi un tad starp transporta mijas punktu, kā arī pirmo stāvu, kas ir zemo stāvu, veidot no košumu krūmiem. Paldies! Jā, un tātad par papildus plānotajiem pasākumiem trokšņu gaisa piesārņojumu mazināšanai tātad ir paredzēta trokšņu vibrācijas slāpējoši materiāli sliežceļu konstrukcijā, automātiskā sliežu pārmieļošanas sistēma. Tātad transporta mīs punktā tiek paredzēta elektroautobusu uzlāde, un tad arī maršrutā Višķiela dārziņa tiek plānota elektroautobusu izmantošana. Un tāpatās, kā kolēģi šobrīd teica, tad apstādījuma ierīkošana, lai maksimāli nosaktu esošu apbūvi no transporta mijas punkta. Tad nākamais jautājums. Kā tiks organizēta autobusu un trolejbusu izbraukšana uz Višķu ielas no transporta mijas punkta pie Latgales un Višķu ielas krustojuma? Tātad autobusu un trolejbusu izbraukšana no transporta mijas punkta pa Višķu ielu uz Latgales ielas pusi. Tātad nav tādā veidā paredzētas, tad tu aiziešu atpakaļ pie iepriekš rādītās schēmas. Varbūt tā, lai būtu vieglāks. Jā, tātad šī kustību schēma, tātad pēc būtības 15. trolejbus braucot no Višķu ielas, pa Višķu ielu uz Latgales ielas pusi, tātad viņš iebrauks transporta mīs punktā, izlaidīs pasažierus, uzņems pasažierus un brauks atpakaļ ārā un pa Višķu ielu līdz veciem galpunktam un tad pa esošo maršrutu. Tātad autobusi, kas brauks no dārziņiem arī tādā pašā veidā, brauks caur transporta mīs punktam un atpakaļ uz dārziņiem, un tramvajam būs atsevišķs signāls krustojumā ar Višķu ielu, un tad tramvajs brauc iekšā transporta mīs punktā, apbrauc loku un brauks ārā. Tātad šobrīd tāda sabiedriskā transporta kustība, kas izbrauktu no transporta mīs punkta, grieztos pa kreisi pa Višķu ielu un braukt uz Latgales ielas pusi, šobrīd tāda kustība netiek plānota. Tieši tādēļ šeit tiek paredzēts šis luksofors ar izsaukuma funkciju, lai nodrošinātu ātru autobusu izbraukšanu, kas nekavētu arī pašu Višķu ielas krustojumu. Šis krustojums šobrīd ir ļoti noslogots. Šobrīd notiek arī transporta plūsmu modelēšana, luksusforu reiķināšana, lai maksimāli saīsinātu, vai vismaz nepagarinātu gaidīšanas laiku automašīnām. Jā, un tādēļ arī caur šejieni nekāda sabiedriskā transporta kustība šobrīd nav paredzēta. Tātad, kā tiks organizēta satiksme Latgales un Rasas ielas T-veida krustojumā? Tātad krustojumā ar Rasas ielu tiks izbūvēts luksusforu objekts, tātad tiks likvidēta šobrīd esošā apgriešanās vieta, kas ir virzienā no centra, virzienā uz Salaspili, lai apgrieztos braukšanai atpakaļ uz centru.
Tātad šī apgriešanās vieta tiek likvidēta, bet būs iespēja Rasas ielā, tiek paredzēta kreisā nogriešanās joslas, ar kur tad arī būs iespējams apgriezties. Tad tur būs Luxfor objekts ar gājēju pārējām. Jā. Tātad no Rasas ielas šobrīd var izbraukt tikai pa labi, un tālāk jārodas apgriezties. Pēc jaunā plānojuma no Rasas ielas tad varēs Luxforā, kad tiek zaļais signāls, arī griezties pa kreisi. Un tātad vēl jautājums, kāpēc Rasas ielas autobusu pieturas platformas pārvietošanas tiks organizēta satiksme no Latgales ielas uz piebraucamo ceļu pie mājām Rasas ielā 1 un 3. Tātad šobrīd paredzēts šī nobrauktuve tiek likvidēta, izbraukšana šobrīd tiek nodrošināta tāpat kā esošajā situācijā uz otro galu, bet šobrīd veiksim arī paralēli konsultācijas ar ārtelpas mobilitātes departamentu. Iespējams, iesaistīsim arī vēl kādus citus Rīgas departamentus, lai saprastu, kā šajā situācijā vislabāk nodrošināt ēku piekļuvi, jo, ja skatoties zemesgrāmatā, šajā vietā, kur šobrīd iebrauktā nobrauktu tiek izmantota, viņa nav nekā reģistrēta, un pēc būtības no šīm mājām arī, ja vēlētos kāds izbūvēt oficiāli jaunu iebrauktu, viņam nekad netiktu dot atļauja uz Latgales ielu izbraukt. Viņam noteikti tiktu izvirzīts prasības būvēt nobrauktu uz Rasas ielu, jo nobrauktus pie maģistrālās ielas, ja blakus ir zemāks nozīmes iela, netiek paredzēts. Tādēļ šo jautājumu mēs vēl esam saņēmuši, un šobrīd pēc tam arī rakstiski atbildēsim jau oficiāli. Jā, tātad kā tiks organizēta satiksme Latgales un Kvadrāta ielas T-veida krustojumā, tātad tur būs izbraukšana tikai pa labi, tālāk varēs braukt līdz Rasas ielai, un tad, attiecīgi vai tālāk, vai arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Gribu vairs uzmanīt, ka Kvadrāta iela tā īsti nav arī nemaz izbūvēta. Šobrīd tiek lietota, bet tā vieta, kas tiek lietota, pat nav īsti sarkano līniju robežās. Es domāju, ka, bet tas, jebkurā gadījumā, tur situācija šobrīd netiek nekā būtiski mainīta. Jā, un tad ir vēlreiz, tad ir jautājums par Latgales ielas un Rasas ielas krustojumu, un to, ka šajā vietā ir zemākais punkts, kur krājās ūdens. Tad var informēt, ka tramvaja sliežu ceļu izbūves vajadzību dēļ tiek paredzēts arī sakārtot lietusūdens kanalizāciju šajā posmā, un attiecīgi būs izbūvēts jauns lietusūdens kanalizācijas kolektors ar visiem nepieciešamajiem aprēķiniem, ūdens uztveršanas akām, un ņemsim vērā šo komentāru, pievērsīsim vēl papildus uzmanību, bet būtībā šajā vietā tiks sakārtota lietusūdens novade. Jā, tātad no iepriekš iesūtītiem jautājumiem šis ir arī viss. Paldies. Tad mēs varētu tagad pārēt uz čatu jautājumiem, un tad arī rindas kārtībā iesim tālāk arī Facebook jautājumiem cauri. Pirmais, kas mums ir ienācis čatā, ir, kā plānotā tramvaja galapunktā tiks risināta iedzīvotāju parkošanās iespēja, jo slēdzot galapunktu laukumu, pazudīs apmēram 50 parkošanās vietas. Šeit palūkšu atbildēt Jānim Golubevam. Jā, attiecībā uz stāvvietām, protams, šis jautājums ir izsnāts kopā ar pašvaldību, bet iespējams šī informācija ir jāpārbauda, bet tas, kas tiek norādīts, ka tiek likvidētas 50 autostāvvietas, šobrīd, manuprāt, neatbilst patiesībai, jo šajā vietā, vismaz tik man ir pieejama informācija, šobrīd tiešām nav stāvvietas 50 automašīnām. Drīzāk ir ar pašvaldību jādomā un jārisina šis jautājums par to, ka esošos laukumus, kas ir pašvaldības zemē un kur šobrīd ir stāvvietas, patiešām varētu pielāgot un izmantot kā stāvvietu, iespējams par park and ride sistēmas ietveros, bet šis jautājums ir risināms ārpus konkrētā projekta robežām, jo tas patiešām šobrīd nav saistīts ar stāvvietu izveidošanu
vieglajām personīgajām automašīnām attiecībā uz šī transporta miestu punkta izveidi. Mēs to noteikti ar pašvaldību pārunāsim un risināsim jautājumu, bet, manuprāt, vietējiem iedzīvotājiem, kas šajā rajonā dzīvo, diez vai būs tāda nepieciešamība no mājas, kas atrodas, es tagad kā piemēru minēšu, uz kilometru attālumā, diez vai būs vajadzība braukt ar personīgu automašīnu līdz transporta miestu punktam, lai pēc tam attiecīgi izmantotu sabiedrisko transportu, kurš visos iespējamos virzienos no šī transporta miestu punkta brauks. Drīzāk šis jautājums varētu būt aktuālāks tiem cilvēkiem, kuri atbrauks līdz transporta mietai, proti no Salaspils puses, iespējams no Dārziņiem kāds, kas brauc, un tad vēlētos atstāt savu automašīnu, bet vēlreiz var uzsvērt, ka šis tad mums ir jārunā kopā ar pašvaldību, kā risināt privātā transporta novietošanu konkrētajā apkaimē. Paldies. Paldies, Jāni. Šeit jau kā bija netieši atbildējām, bet vēlreiz tomēr tas jautājums ir ienācis nolasīšu, vai tomēr nav iespējams atstāt iebraukšanu no Višķīles iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā būs liela sastrēgumi. Tādi jau ir ceļa posmā no Maskavas ielas uz Krustpils ielas posmu, tiks kavēt arī operatīvā transporta atbraukšanas un izsaukumu gadījumā. Didzi, varētu lūdzu vēlreiz? Jā, tātad šajā vietā šobrīd, lai izbūvētu transporta miestu punktu, esošo iebrauktuvi pagalmos nav iespējams saglabāt. Iebrauktuvi pagalmos saglabājās no otra gala, tātad tur, viņi ir arī šobrīd. Jā, un šis zemes gabals būtībā nekad arī, vismaz tā arī pēc teritorijas plānojuma nav bijis, kā viņa funkcija nav bijusi pievienot māju pagalmus. Tas, protams, tā vēsturiski ir izveidojies, bet šobrīd tātad mums nav īsti vēl papildus vietas šajā zemes gabalā, pa kurieni izveidot iebraukšanu vai savienojumu ar māju pagalmiem. Jā, tas pats jau arī ar tām stāvvietām. Tur šobrīd cilvēki, protams, tā iebraukā tā ceļa malās liek mašīnas, bet tās jau nekad nav bijuši oficiāli stāvvietas. Tā ir tāda šeit tiešām problēma, kas jārisina arī kaut kā kontekstā ar pašvaldību. Labi, paldies pagaidām. Šeit bija arī komentārs, priekš kam koku vajadzīgi ķēngaraga apkaimē. Mums maksimāli daudz kokus vajag tieši galapunktā. Un šeit arī jau Kintī minēja, ka tieši galapunktā ir plānots šis risinājums ar špalierām, lai to iestādītu, veidotu tādu zināmā mērā koku, dzīvības koku sētu, žogu, un ja mēs šeit arī iepriekš runājām un diskutējām par to ar kolēģiem, tad tādu salīdzinājumu, ja tā var pareizi teikt, varam kā piemēru ņemt Vācu ģimnāziju, kas ir Āgenskalnā, kā piemēru tādām ļoti, ļoti lielām špalērām. Šeit tas risinājums nebūs tik augsts, bet šis te, respektīvi, tiks sastādīts špalērs, lai pēc iespējas šī teritorija būtu zaļa un arī komfortablāk iedzīvotājiem. Nākamais jautājums, kas ir iekritis čatā, ir, vai iespējams nevis demontēt, bet gan pārcelt iebrauktuvi no Višķīles, izveidojot to gar blakus esošo zemes gabalu Višķīlā 2, lai saglabātu piekļuvi mājai Latgales ielā 429A un 429. Šie jautājumi tieši par šīm mājām ir vairāk kārt arī. Es varbūt tad pēc tam visus gluži nelasīšu, bet vēlreiz Didzi palūkšu nokomentēt. Jā, tad šeit jau droši vien atbilde būs tāda pati. Tātad šobrīd caur šo teritoriju nav iespējams atrast vietu, kur vēl izveidot arī iebraukšanu māju pagalmos. Tad iebraukšana tiek nodrošināta no otra gala, un tāda tranzīta caurbraukšana vairs nebūs iespējama. Jā, Olga. Sveicināti, atvainojiet, ja mēs tagad apstājamies uz šo jautājumu. Man ir tas jautājums, vai jums bija iespēja izpētēt šo otru vietu, to ceļu, otru galu, kur var iebraukt? Vai jums bija tāda iespēja, jūs varat pati redzēt, kā tas izskatās? Jūs sakat, ka jums ir iespēja, nav iespējams šeit pārbūvēt un tā tālāk nav pārredzēt, viss ir super brīnišķīgi, bet no tā gala tur nav iespējams iebraukt divam mašīna vienlaicīgi, un ātrumpalīdzi arī nevar tur tik klāt. Jums vajag izpētīt to galu, jo mums, kā iedzīvotājiem, tagad būs visbriesmīgākā situācija.
Mums tiešām ļoti daudz jautājumu par šo. Mums ir problēma. Mums vajadzīga kaut kāda alternatīva. Paldies! Tas nozīmē, ka mēs projekta ietvaros, protams, šobrīd vēl skatīsimies šo konkrēto jautājumu, un ir pilnīgi skaidrs, ka situācija nevar izveidoties tāda, ka pie objekta nepiekļūst operatīvais transports un neiespējama piekļūšana tiktu radīta arī dzīvojošiem cilvēkiem konkrētajā adresē. Līdz ar to skaidrs, ka mēs ar projektētājiem kopā vēl šo jautājumu skatīsimies, izvērtēsim, bet tas, ko es gribētu pateikt globāli, kad ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka varbūt tās ar nelielām nērtībām var saskarties gan kājām gājēji, gan, protams, arī braucēji ar automašīnām, jo īpaši ar privātajām automašīnām. Un es gribētu šeit aicināt visus tomēr uz tādu sadarbību, jo, manuprāt, runāt par 100 metriem papildus nepieciešamību noiet kājām līdz kādai pieturai vai līdz kādai gājēju pārējai, pret to kopējo iegūmu pilsētā, kas šādu projektu realizācijas rezultātā ir izdarīts, ir diezgan nenopietni. Tā vienkārši izsakoties, jo tas, ko mēs patiešām sadzirdējām arī attiecībā uz 5. tramvaja rekonstrukciju, kad bērniem 120 metri ir jāiet papildus kājām, un tā ir viena no tādām ļoti lielām problēmām. Un es ceru, ka mēs šeit varēsim vienoties ar Ķengaraga apkaimes iedzīvotājiem un dzīvojošajiem, ka patiešām šādā projekta realizācijā varētu būt, ka patiešām ir 100 vai 200 vai varbūt tās arī 300 metri jāpaiet kājām. Iespējams būs ar mašīnu jānobrauc arī varbūt tās kādā gadījumā puskilometrs, lai nokļūtu pie objekta, taču Rīgas pilsēta un Rīgas satiksme kopā realizē projektu, lai patiešām padarītu sabiedrisko transportu ērti pieejamu, lai sabiedriskais transports būtu ātrs un daudz lielākam cilvēku skaitam pieejams. Tāpēc ar kaut kādām minimālām nērtībām un ļoti mazām nērtībām iespējams būs kādam jāsaskarās. Un ir pilnīgi skaidrs, ka projekts, jebkāda projekta realizācija nekad nav patikusi visiem. Tāpēc mēs aicinām uz tādu izpratni vērstu diskusiju un jautājumu kopumā. Un skaidrs, ka meklēsim kompromisus, lai patiešām šo projektu realizētu ar vislabāko kvalitātes zīmi. Un cilvēki, kam būtu ietekme sliktākā ziņā, būtu ļoti, ļoti maz, ja nebūtu vispār. Paldies. Paldies, Jāni. Tad došu vārdu Ingai Vasiļevskai. Jā, man ir jautājums saistībā par to automašīnu. Par to projektu viss ir skaidrs un saprotams, bet tagad pastāstiet mums, kā mēs varēsim iebraukt, ka mums vēl ir 3. māja, 431. māja. Jūs sakat, ka pārējais, kur uzpils krustojums, kur ir luksafors tagad, ja, jūs sakat, ka tur nebūs sastrēgumi. Nu, jūs smejaties pa mums. Mēs te ikdienā dzīvojam. Jūs dzīvojat šī galā kāds? Jūs kāds te dzīvojat? Redzat, kas notiek no rītiem un vakaros, it sevišķi pēc darba, kad cilvēkiem visiem jābrauc ārpus Rīgas, uz Ogri, uz Dārziņiem, uz Salaspili, brauc uz mājām, tur ir tādi sastrēgumi, ka mēs tik tiešām tur dabūsim. Jūs sakat, ka tur nekāda sastrēguma nav, ka tur varēs mierīgi apgriezties un iebraukt mūsu sētā. Jūs par to padomājat, par projektu, jūs tik ļoti skaisti runājat par projektu, jā, bet padomājat arī par iedzīvotājiem, kas dzīvo tur. Neiet jau runa, ka cilvēks nevar paiet 500 vai tur 300 metrus paiet ar kājām. Protams, ka var paiet ar kājām, bet tai pašā laikā transporta līdzekļi ne tikai, tur taču ir cik mājas, ir 3 mājas, katrā mājā, pa cik dzīvokļiem, cik cilvēki tur dzīvo. Protams, mums uztrauc vairāk tās mašīnas. Kā iebrauks ātrā palīdzība, kā iebrauks šitas te miskastnieki, kur viņi apgriezīsies. Labi, paldies. Mēs sapratām. Didzi, vēl ir kāds komentārs, ko jūs varat piebilst?
Nu, nē, droši vien tā kā Goluvēlkungs teica šo jautājumu, tad mums vēlreiz padziļināti droši vien iekšēji skatīsim, jo, iedzīvotāji viedoklis ir saņemts. Es domāju, ka tādēļ jau arī šāda apspriešana tiek rīkota. Tad vērtēsim, kā šos jautājumus maksimāli ērti visiem var atrisināt. Labi, paldies, Iveta. Labvakar. Kā jau man te kaimiņas stāsta, ka jūs smuki un jauki stāstat, bet man tagad ir jautājums tiešām pa izbraucamiem ceļiem. No padoma laika pa projektēšanu šo mājas projektu pēdējo, diemžēl es biju maza meitene, bet tas projekts ir redzēts, mans tēvs redzējis ir. Katra pagalmā ir jābūt iebraucamam ceļam un izbraucamam ceļam. Viens piemērs jau ir Maskavas iela 427, 9 stāvu māja, kur no rītiem atkrituma izvešanas mašīna iebrauc ar pakaļgalu, jo savādāk nav iespējams. Mums būs tas pats. Jo katrai mājai ir jābūt gan pagalma izbraucams, gan iebraucamam ceļam. Mums būs tāds, mums nebūs tāds. Mēs iebrauksim un ar pakaļgaļu mēs visi tagad kratīsimies ārā, tāpēc, ka pie 431. mājas mums katru bezmaz vai sestdienu, svētdienu, tagad bišķiņ klusāk, kāds aktīvists sauc ārā pašvaldības policiju, mums liek sodus, tāpēc, kad mums savu autotransportu nav kur likt. Tās mājas, ne mājas, bet automašīnas, kur bija teica, ka novietots pie Bišķu ielas un pie Medlinga, tā saucamās zemes, pašvaldības zemes, jā, es tam piekritīšu, tur izveidots stāvu laukums, bet cilvēki bezizējas stāvoklī, tāpēc, ka viņiem ir aiztaisīts viss ciet, Maskavas 427 iemītnieki tur liek savus automašīnas. Pilnīgi piekrītu. Un, diemžēl, brīžiem arī liek mūsu pagalmā. Mēs esam izviet pie mājām, mums mašīnas nav kur likt, tāpēc, ka mums nav 3 metri no ietves, līdz gājēju celiņam mēs nedrīkstam likt. Pie 431. mājas tur pat nav 2 metri, tur ir metrs, ja mēs mašīnu pieliekam pie mājas. Tur atkal nav kur likt. Cilvēki liek gan jau bezmaz vai uz Latgales ielas. Ja tur aiztaisīs ciet, tur būs gājēju celiņš, ļoti jauki, tur būs transports ļoti jauki, bet kur mēs savu transportu liekam, mēs neesam Padomju Savienībā, kur uz katru māju pa vienai mašīnai. Jūs saprotiet, jūs ļoti jauki, jūs visu stāstiet, jūs darīsiet tā, bet cilvēku intereses jums nav. Tāpat arī Maskavas iela 429, jūs pārstādīsiet kokus, ļoti jauki. Būs transports ļoti jauki, bet cilvēkiem tiem, kas dzīvo tur, būs ļoti jauki. Es domāju, ka ne. Ja cilvēks gribēs pārdot šo dzīvokļu vērtību, kritīsies, tāpēc, ka neviens negribēs ošņāt izmešu gāzes, negribēs klausīties tramvaju rīboņu, un ziniet to, ka tur ir purs, jo ceļot tur visas tās komunikācijas, un ziniet to, ka mums komunikācija kā lieta ūdeņu notek šeit, Maskavas iela 429, Maskavas iela 429A, mums lietus notek ūdeņu kanalizācija kā tāda nav. Nav izbūvēta. Un tur, kur jūs taisaties, kur mums visas komunikācijas, kas ir savienojies, gan Maskavas 427A, gan viss tālāk, gan Krautai, jo visi mēs pieslēdzamies, tur ir purvs. Un es varu iedomāties, kas tur sāksies. Jo pēc visiem veciem projektiem, ko es esmu redzējusi un skatījusies, tur ir drausmas. Un kāpēc netika izvēlēts cits zemes gabals? Kāpēc tieši šeit? Tāpēc, ka pareizi tas ir pašvaldības, jo pretējā malā ir 400 starp Zūmu un Lidlu, tur ir privāta zeme, to mēs nedrīkstam. Jūs pa kustību, jūs tagad ir izbūvēts Lidls ļoti jauks krustojums. Rīgas satiksme ir atnākusi paskatījusies, kā ir šī kustība tiek novirzīta. Dālis kungs saka, kad ir transporta kustības sastrēguma. Pareizi, tāpēc, ka nav pareizi izveidots luksusforu signālu.
Jo veidojot kreiso pagriezienu no Višķielas uz Latgales ielu, braucot uz Salaspils virzienā, iedegās sarkanais krustiņš. Bet cilvēki iet pāri. Pēc kam tas ir vajadzīgs, tas sarkanais krustiņš? Jo trīs mašīnas pārbrauc tikai pāri krustojumam. Labi, Es varbūt teikšu tā, ka es sadzirdēju tādas pretrunīgas lietas no jūsu teiktā. Viena lieta, ka mēs nedomājam par iedzīvotājiem. Projekts kopumā patiešām ir vērsts tikai un vienīgi uz iedzīvotāju labklājības nodrošināšanu, lai patiešām izmantotu kvalitatīvu sabiedrisko transportu. Otra lieta, kad jūs mūs aicināt risināt jautājumu, kas vairāk vai mazāk saistās patiešām ar privātajām zemēm, ar privātu īpašumu, ņemot vērā, ka lielākā daļa patiešām no šiem nekustamiem īpašumiem visā apkaimē nepieder pašvaldībai, bet es neko negribu pārmest par to, ka parādīsies kaut kādas lietas, ar kurām būs jāsadzīvo, bet pilnīgi noteikti es varu pateikt, ka mēs apsekosim uz vietas kopā ar projektētāju šīs te jūsu minētās adreses, mēs novērtēsim situāciju un radīsim maksimāli labāko risinājumu tam, lai šī iebraukšana, izbraukšana tiktu atrisināta. Ir pilnīgi skaidrs, ka nav pieņemams tas, ka pie objekta nevar piebraukt vai nevar izbraukt, bet tas, ka Rīgas pilsētā kopumā, pat nerunājot tikai par Ķengaraga apkaimi, bet arī par jebkuru citu rajonu runājot, dzīvojumu māju pagalmi, diemžēl padomju laikos patiešām ir izbūvēti ar tik ļoti nekvalitatīvu infrastruktūru, lai patiešām tur piebrauktu operatīvie dienesti, kad Rīgas satiksme to pilnīgi noteikti jums neapsola un nevarēs izdarīt. Un tas arī nav Rīgas satiksmes kompetences jautājums. Bet to, ka mēs projektu realizēsim visaugstākā kvalitātē, pievēršot jautājumiem, jebkuram jautājumam, kurš saistīts ar šīs līnijas jauno izbūvēšanu, to gan mēs jums varam garantēt. Un es pilnīgi noteikti vēlreiz varu atkārtot, ka mēs ar projektētāju apsekosim šīs adreses, lai atrastu labāko risinājumu, kā pie šīm adresēm piebraukt un izbraukt. Paldies. Paldies, Jāni. Vai birojs? Es varbūt varu papildināt to par tiem tīkliem. Tātad tie tīkli, kas atrodas jau pašvaldības zemē, tie posmi, lietas kanalizācija, gan jūs teicāt, ka jums māja nav pieslēgta, bet šeit ir esoša lietas kanalizācija, un arī tas kanalizācijas posms, kas iet šeit cauri, tieši šī projekta ietvaros tiek paredzēti arī atjaunot, tāpat kā ūdens tiks Latgales ielā atjaunots. Golubēl kungs un Tāls kungs, es ļoti atvainojos, ka es iejaucos, ja? Jā. Mums jau ir pasakotiņa. Labi, tad... Jā, es atvainojos AV birojām. Viņam arī sāpes ir noteikti, ka būs... Tad, kad jūs izdomāsiet braukt uz šo galu, uz Maskavas ielas, ja? Šeit uz Latgales ielas mūsu pagalmu, uzrakstiet lūdzu, ja? Kaut vai mēs zināt, ka jūs būsiet. Un apsakosim mēs visi kopā, gan iedzīvotāji, ja? Un tad paskatīsimies, cik mēs radīsim kopvārdu, ja? Esiet tik laipni, lūdzu. Es domāju, jūs čatā varat droši atstāt arī savu kontaktinformāciju, lai mēs tieši ar jums sazināties. Šo mēs ņemsim vērā un noteikti arī tad šādi varam rīkoties. Jā, paldies. Jā, lūdzu, tad vārds AV birojas. Labvakar. Tātad es pārstāvu SIA-VA investīcijas, kuriem un mūsu uzņēmumam Višķielā 2K1 ir milzīga loģistikas un noliktavu teritorija, no kuras tiek apkalpot ļoti liela daļa Rīgas lielveikalu. Tāpat tur ir vēl daži citi uzņēmumi, arī blakus vēl ir Tormanis. Kopējais mūsu teritorija apgrozījums gadā ir kaut kur aptuveni 60 miljonu eiro. Kopā tur strādā apmēram 300 cilvēki. Un tagad es iepazinos kārtīgi ar to aprakstošo daļu, un tur skaidri gaiši rakstīts, ka tiek likvidēts kreisais pagrieziens no Latgales ielas uz Višķielu. Jautājums, kā tiks organizēta transporta, mūsu gadījumā smagā kravas transporta nokļūšana uz Višķielu? Jo mums vienīgais variants varbūt būtu
tas kaut kāds nākotnes projekts, kur no Latgales ielas ir paredzēts Rīgas domai piekļūšana tur no otras puses, bet nav paredzēta neviena apgriešanās vietā, lai vispār varētu uz Višķielas nokļūt, ja tiek likvidēts tas kreisais pagrieziens. Es domāju, šeit tieši kraus transportu. Principā mēs esam tikai par šo projektu, ja tiek atrisināta piekļūšana mūsu īpašumam. Jo mūsu īpašums pretējā gadījumā zaudē vispār vērtību. Un viņš kļūst neizmantojams bez piekļuves. Jā, es atvainojos, mēs vēlreiz pārbaudīsim aprakstošo daļu, jo nav nevienā brīdī bijis variants aizliegt kreiso pagriezienu no Latgales ielas. Tas, es domāju, šādā virzienā, ja? Jā. Ja, nevienā brīdī nav bijis, teiksim, tāds plāns aizliegt šādu kustību. Tur jums ir, apskatieties arī to grafisko daļu, jums tur arī ir autobusu josla. Kreisajā pusē, kā kreisā galējā josla ir sabiedriskā transporta josla, un viss ir taisni tikai. Tāpēc... Nē, šeit ir transporta josla, kurā tramvajs vai attiecīgi, ja pie kaut kādiem maršrutiem jums būs nepieciešams arī autobuss iebrauks, viņam būs prioritāri zaļais signāls, bet visos citos gadījumos šī trešā josla, kas šobrīd ir, viņa paliek, mums šobrīd ir izstrādāti 2 satiksmes modeļi, mēs vēl ar ārtelpas mobilitātes departamentu pasūtītāju droši vien pārspriedīsim. Tāda varianta, ka kreisais pagrieziens tiek likvidēts, noteikti nav. Ir tikai 2 varianti, vai šī labā josla būs taisni pa labi un vidējā josla taisni un tā kā trešā josla būs tikai pa kreisi, vai otrajā variantā, tā kā šeit ir uzzīmēts, jūs redzat, tad pa labi taisni un pa kreisi. Tāda varianta, ka tiek likvidēts kreisais pagrieziens, tāds variants netiek izskatīts, jo šajā vietā to nekā nevar arī izdarīt. Tas varbūt ir kaut kāda, mēs pārbaudīsim, varbūt tā ir kaut kāda pārbaudīt, jo vienkārši mēs šodien tieši Rīgas domas tajā attīstības departamentu mājaslapā vēl skatījāmies. Tur gan aprakstošajā daļā, gan arī grafiskajā daļā tur ir kā reiz, ka tas tiek likvidēts un paliek tikai sabiedriskam transportam. Paldies, šo mēs sapratām, tad pārbaudīsim. Jā, jo sabiedriskam transportam tiek izveidot 4. josla, kas iet pa kreisi, bet tas ir būtībā tā ir kā papildus josla, viņai būs savs luksforu signāls, sabiedriskais transports piebrauc, viņš prioritāri ir aizbrauc un tad brauc pārējie. Jā. Paldies, tad es saprotu, šeit ir atbildēts. Šeit ir vairāk jautājumu arī par iekšpagalmiem un vai tie tiks pārbūvēti, bet kolēģi arī minēja, ka tie jautājumi vai tās lietas, kas izskanēja par atsevišķiem namiem, tās mēs atsevišķi rūpīgi pārbaudīsim, meklēsim risinājumus. Diemžēl, vai padomu laikā ir būvēta tā, kā viņi ir būvēti, un katru iekšpagalmu mēs nevaram pārbūvēt un vērst par labu to, kas nav izdarīts jau daudzus gadu desmitus. Šeit ir jautājums arī par 429, 429a. Tātad šo es atstāju kā jautājumu, kur mēs strādājam pie risinājumiem. Ejam mēs tālāk. Ir vairāki ieteikumi. Paldies jau arī par atbildēm. Ja paredzētas gājēju barjeras un tiešām neko citu darīt nevar pie gājēju pārējas ar doli, vai varētu paredzēt vismaz tādas barjeras, kā tas ir Aspazijas bulvārī, nevis tās sauktās Rīgas tipa žogus. Tā arī nesapratu, kāpēc pārējai jābūt atvirzītajai krustojumā ar Eglienas ielu, ja tur pie Luksfora apstājās arī tramvajs. Tātad par barjerām šis jautājums vēl ir šobrīd projektēšanas stadijā. Mēs noteikti neesam Rīgas tipa barjeru fani. Tādēļ es domāju, ka mēs mēģināsim arī no viņām izvairīties. Bet par to jautājumu pie Eglienas ielas, tātad es varu mēģināt vēlreiz izstāstīt. Šobrīd situācija ir tāda, ka ir paredzēts tikai pārbūvēt pašā Latgales ielā, šajā vietā ir paredzēts pārbūvēt tīklus un izbūvēt tramvajas liežu ceļus. Mēs iespējams vēl šo jautājumu apspriedīsim, jo šo jautājumu mēs arī vēl diskutējām ar Rīgas arhitektu dienestu, vai ir iespējams to pāreju kaut kā nedaudz pārbīdīt. Bet tā problēma ir tāda, ka, ja sāk viņu bīdīt, tad ir attiecīgi jāveic arī darbi pašā Latgales ielā saistībā ar apmalēm un ar citiem risinājumiem. Vienkārši šobrīd tas nebija paredzēts, bet šis tad ir tāds vēl atvērts jautājums, ko mēs vēl varam mēģināt vēlreiz pārspriest un izskatīt. Labi, tad ir jautājums arī tālāk par gājēju pārējām. Turpinot, vai tomēr nevajadzētu izveidot gājēju pārēju iebrauktuvē no Višķielas uz jauno transportmījas punktu vietā, kur šobrīd ir paredzēta tikai velo pārēja? Tas ir šī vieta. Jā. Varbūt šajā jautājumā var Reņa komentāru palūgt.
Reini? Man, diemžēl, slikts internets bija. Varbūt pašas beigas nedzirdēju, kaut kas noraustījās. Jā, tad mēs varētu izrunāt, vai tomēr nevajadzētu izveidot gājēju pāreju iebbrauktuvē no Višķu ielas uz jauno transporta mījas punktu vietā, kur šobrīd ir paredzēta tikai velo pāreja. Reini, tu mūs dzirdi? Jā, es dzirdu. Bet jautājums, vai tur tiešām nevarētu izveidot un velo pārēju? Saprotu, ka šis arī varētu būt tāds šis ir atvērts jautājums, kuru mēs jāsaka. noteikti ar ārtelpas un mobilitātes departamentu vēl runāsim. Es zinu, ka šī diskusija jau ir bijusi par konkrētās vietas, patiešām gan priekš velo, sipēdu vadītājiem, gan priekš gājējiem sakārtošanu, bet gala lēmums, es domāju, šobrīd vēl nav pieņemts, tāpēc atstāsim šo jautājumu atvērtu un diskusijā ar ārtelpas mobilitātes departamentu mēs vienosimies, kā arī izsnāt konkrēto mezglu. Labi, tad šo mēs arī piefiksējam, un tas mums paliek arī kā risināmais jautājums. Un šeit ir tas no tās pašas arī kā gājējiem un velobraucējiem droši šķērsot tramvajas līdz Višķu ielas un Latgales ielas krustojuma daļā pie transporta mījas punkta, kur sliedes šķērsos ietvi pa diagonāli. Nu, šeit ir paredzētas sliedes ar segumu izbūvēt vienā līmenī. Un, nu jā, es nezinu, kā precīzāk šo jautājumu atbild. Ja drīkst, jo te bija mani jautājumi, es atvainojos, ka iejaucos, bet es drīkst varbūt mazliet papildināt to jautājumu. Tas ir vienkārši tajā vietā, tur ir tā kā tās pārējas, tur gājuši šķērsot tā kā Višķu ielu un tālāk, piemēram, gribās šķērsot Latgales ielu. Bet tur tā kā pa vidu ir tās sliedes, un kuras vēl krustojās tieši tajā vietā. Un tad jautājums, kurā brīdī tad tur gājējis zinās, ka brauc tramvajs ārā, jo tas potenciāli var tā kā rast, tur, protams, nebūs varbūt liels ātrums, bet tomēr jautājums, vai tur varēs kaut kā saprast, ka viņš brauc, jo tas ir tāds diezgan netipisks risinājums, laikam ne tikai Latvijai, bet pat Eiropas līmenī varētu tā būt. Par to vienkārši, vai tur neradīsies kaut kādas situācijas, ka tur nejauši kādu var nobraukt, kaut kas tāds. Jo tur tomēr ir tāds diezgan interesants risinājums. Vai tur tā kā būs luksofors, jo es saprotu, ka tā tramvaja kustība tiek risināta kā ar atsevišķu fāzi visam krustojumam, vai tomēr īsti nē? Jā, tramvaja kustība tiek organizēta ar atsevišķu fāzi visam krustojumam. Tad varbūt mēs arī šo varam piefiksēt, paskatīties, Jā, paldies, šis tiešām labs jautājums. Un bija vēl viens jautājums, ko bija aizmirst uzdot, tur bija diezgan daudz par to Rasas ielu. Ja jau tā pārēja tam tramvajam ir paredzēta tur kaut kur pa vidu, ne tur pie ielas, ar mērķi, ka tur nākotnē ir plānots kaut kādu kultūras centru būvēt, varbūt kaut kad, bet jautājums tad par tām autobusu pieturām, kā to Rīgas satiksme redz, vai būs labi, ka autobusu pietura atradīsies tur pie Rasas ielas krustojuma, bet tramvaja pieturvieta sanāk kaut kādus 200-300 metrus tālāk, kaut kādā citā vietā. Jo, principā, parasti jau šķiet, ka jūs gājāt uz to, ka tas ir it kā apvienots. Un tā, protams, nav tā varbūt galvenā vieta, kur cilvēki pārsēžās, bet tomēr varbūt par to varētu kādu komentāru. Paldies! Bet no savas puses var nokomentēt. Šajā vietā mēs par to ar pasūtītāju arī spriedām, taču tas galvenais secinājums bija par to, ka šajā vietā pārsēšanās starp tramvaju un autobusu netiek nekādā veidā paredzēta, jo nav jau īstam nekāda arī tāda kā doma, kāpēc lai kāds to darītu. Jo nav jau, ja kāds grib tikt brauc no Salaspils puses un viņš grib tikt, nezinu, uz transporta mījas punktu, viņš izkāpj iepriekšējā pieturā. Ja viņš brauc uz centru, viņš jau brauc uz centru, viņš nenāks, viņš tā kā nepārkāps tramvajā. Ja tie gadījumi var būt vienkārši tik ļoti specifiski un reti, ka tas tā kā nebūtu līdz galam arguments pakārtot tam visu pieturu. Un attiecīgi autobusu pieturus priekšbīdīt mēs īsti nevaram, jo tur
tur vairs neatļauj nu, tā kā esošās zemes un tur nav iespējas normāli uztaisīt normālu paplašinājumu pieturē. Nu, tā kā to uzgaidīšanas zonu. Tādēļ tie pārsēšanās gadījumi ir tik, paredzami tik ļoti, ļoti reti šajā vietā, ka dēļ tā kā pieturas pakārtot īsti nav liederīgi. Nu jā, un vēl ar šo pieturas novietojumu arī mazliet ir problēma par to, ka, ja pašvaldība neiegultu tālāk līdzekļus, tad tur faktiski uz Ķangaraga pusi īsti nekā nav. Tur tā kā būtu atkal jaunas takas veidotos, tur uz to Dubnas ielu vai kur. Tur visticamāk tad vienkārši varētu teikt tādas papildus investīcijas nekā, ja būvē tajā krustojumā, bet ja tā ir nolemts, tad tas ir bezmaksātu. Paldies. Jā, bet, teiksim, ja mēs par to krustojumu runājam, tad, ja mēs viņu ielikt jau pie Rasielas krustojuma, tad tas attālums ar tām 2 pieturām jau sanāk tik ļoti, sanāk ļoti, ļoti mazs, un atkal šeit sanāk jau ļoti liels. Tas arī nav tāds līdz galam, protams, ja nenotiek tālāk attīstība, tad varbūt tam ir mazāk nozīme, bet jāatcerās, ka arī šeit uz leju ejot, tur arī ir apbūve, un te ir gan uzņēmumi, gan tur ir arī piesaists objekts. Tas nav tā kā tā pietur ir tikai piesaists objekts tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo augšpusē. Labi, tad paldies. Tad mums šeit jautājums atkal par 429. To mēs tad atstājam tālākam jautājumam, kas mums ir par kravas transportu. Mums ir arī atbildēti. Lūgums tomēr padomāt, kā iebrauks pagalmā atkritumu izvešanu, tad mēs risinām šos te jautājumus tālāk. Un šķiet, ka šeit, kas mums ir iekrituši, ir atbildēti. Mēs tad varētu ķerties klāt arī tālāk Facebook jautājumiem un tie, kas mums ienākuši arī Facebookā. Es centīšos neko nepalaist garām un iesim tad jautājumiem arī pēc kārtas. Kā pirmais mums ir, kādēļ, piemēram, nevarēja rekonstruējot 7. tramvaja līniju no Dienvidu tilta līdz šai Višķu ielai, nevarēja uzlikt sabiedrisko transporta joslu uz tramvaja sliedēm, kas palielinātu Latgales ielas caurlaidību. Jā, vai mani dzird? Protams, gribētos visā pilsētā radīt pilnīgi neatkarīgus koridorus sabiedriskam transportam, bet šādi koridori ir ļoti dārgi, un šī projekta mērķis ir tīri saistīts ar tramvaja līnijas attīstību. Jo, ja mēs skatāmies kaut vai uz Latgales ielas brauktuvi un sliežu klātni, viņas nav vienā līmenī. Tas nozīmē, ka pilnībā jāpārbūvē tramvaja visas šīs sliedes, kuras pamatā atrodas uz gulšņiem vai uz lentveida pamatiem, jāveido pilnīgi savādāka konstrukcija, lai tādā gadījumā autobus varētu kursēt. Tā kā īsā atbilde nav šī projekta mērķis. Labi, tad nākamais jautājums mums arī bija, Rēni, pie tevis. Tu jau gan sākumā ieskicēji, bet paldies, izklausās forši, bet jautājums, vai 18. autobus no Dārziņiem līdz Višķielai paredzēts atkal tikai apmēram reizi stundā, vai tomēr tiks pielāgots 7. tramvaja un 15. trolejbusu kursēšanas laikiem? Jā, varu uzreiz pateikt, ka šobrīd iecerē, ņemot vērā, ka 18. autobus pēc būtības funkcionāli apkalpo Dārziņus, tad 18. autobus plānojas, ka vairāk nebūs kā tāds atsevišķs, bet mēs domājam par to, ka varētu 15. trolejbusu intensitāti mazliet uzlabot, lai kompensētu šo iztrūkumu. Un, tā kā jau minēju, Dārziņu apkārtnē būs regulārs sabiedriskais transports, nevis reizi 40 minūtēs, bet, kā domājam, aptuveni 4-5 reizes stundā un vienmērīgi apkalpot Dārziņu teritoriju. Paldies! Kāds būs gājēju šķēršošanas laiks Ikšķilas un Višķielas galapunktā, vai nodrošinot pāriešanas laiku gājējiem netiks neliederīgi apstādināta autosatiksme, veidojot sastrēgumus, vai luksofori tiks saistīti? Vienotā tīklā nodrošinot zaļo koridoru projektā nav redzami gājēju šķērsojumi pāri veloceļam, kam būs priekšroka? Jā, tātad pāri veloceļam gājējiem šķērsojumi tiks paredzēti, tātad būs tā kā šobrīd visur arī būvē, gājēji pārēj arī pāri veloceļam. Luksofori būs savā starpā saistīti
Tie gaidīšanas laiki šobrīd vēl ir tādā aprēķināšanas stadijā, bet, manuprāt, apzīmējums par šo pārēju neliederīgi apstādināt satiksmi, lai varētu iet gājēji, kopumā, manuprāt, nav līdz galam tāds labs apzīmējums. Šeit vairāk problēma ir tas, ko mēs vēl diskutējam, ir par to, ka šī pārēja ļoti būtiski varētu kavēt tieši tramvaju, bet mums ir izstrādāts tieši šim Ikšķīles ielas krustojums, Višķīles krustojums, šī pārēja ir izstrādāts arī satiksmes modelis, un viņš rāda arī to, ka 5 vakarā, teiksim, šīs pārējas esamība vai neesamība to kopējo plūsmu ļoti maz ietekmē. Tā noteikti būtiskāk tiek ietekmēta tad, kad ir brīvāka satiksme, bet tad atkal, tas ir atkal tas periods, kad tieši tā gājēju vadīšana šeit pāri būtu arī liederīga. Jā. Tā kā precīzi gaidīšanas laiks es jums šobrīd vēl nevaru pateikt, bet, jebkurā gadījumā tie visi Luxford tiks sinhronizēti, jo viens no mūsu darba uzdevumiem ir zaļais tā kā vilnis tieši sabiedriskiem transportam, tieši tramvajam. Un tādēļ arī visi luksofori, kas šajā posmā tiek pārbūvēti, tiks pārbūvēts arī šis Višķīles luksofors. Bija arī komentārs par to, ka viņš nepareizi darbojās, to mēs piefiksējām. Nodosim šo informāciju arī tieši luksoforu daļas izstrādātājiem, lai viņš šim pievērš varbūt pastiprinātu uzmanību. Jā, tāda droši vien būtu man īsa atbilde. Labi, paldies. Facebookā Aleksandrs jautā par Maskavas ielas 429, 429, 431. Vēlreiz, tad to mēs atstājam pie mūsu mājas darba, kas mums ir jāpaskatās un jāpanalizē. Arī šeit ir jautājums par autostāvvietām priekš iedzīvotājiem, bet to mēs arī runājām, ka tas noteikti vēl tiks risināts un skatīts kopā ar pašvaldību. Tālāk mums ir jautājums par dārzeņu apkaime ir atzīmēta ar dzīvojamās zonas zīmēm. Kā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta regulācija, ja priekšroka uz brauktuves ir mazaizsargātākiem satiksmes dalībniekiem un tur, kur brauc autobusus uz brauktuvi, var atrasties bērni? Jā, attiecībā šī situācija nav jauna, un šobrīd jau eksistē šīs zīmes jau vairākus gadus, un attiecīgi sabiedriskais transports autobusi ievēro šo ātruma ierobežojumu un brauc. Līdz ar to regularitāte tiešā veidā, jāsaka, nav atkarīga no ātruma. Mēs vienkārši esam ieplānojuši jau šobrīd plānot uz šo braukšanas laiku, atbilstoši 20 km/h ātruma režīmam, un tāpēc regulāri, vienādā ātrumā mēs šo posmu šķērsojam. Uz regularitāti tas neatstās ietekmi. Paldies. Vai tiks saglabāti abi 2 pagriezieni uz Latgales ielas pie Rasas ielas? Šis jautājums būtu jāprecizē. Ko nozīmē abi 2 pagriezieni? Abi 2 pagriezieni. Labi. Tātad apgriešanās vietas tiek likvidētas un ir paredzēts, tādēļ tiek paredzēts luksofora izbūve Rasas ielas krustojumā, kas tad arī dos iespēju gan no vienas puses braucošiem, gan no otras puses braucošiem vajadzības gadījumā arī apgriezties. Bet apgriešanās vietas, kas šobrīd ir posmā starp Doli un Rasas ielu, tiek likvidētas. Labi, ja ir vēl kādi precizējumi no jautājuma uzdevēja, tad varbūt vēl var paspēt Facebookā ierakstīt. Un šeit vēl ir jautājums, varbūt palaidu garām informāciju, bet kur būs 15. un 31. autobusa galapunkts? Jā, tur vainīgs es nepateicu iepriekšējā reizē. Ar 15. autobusu, 31. autobusu un 49. autobusu viss būs kārtībā. Viņi kā līdz šim tiek plānoti, kā brauks no saviem tālajiem Sarkandaugavas Juglas galapunktiem un brauks tieši uz šo transporta mijas punktu, kurā tad būs iespēja pārsēsties. Labi. Tad vēl arī kolēģi minēja par šo drošību un minējām arī par respektīvi pārvietošanos Višķīlā. Protams, ka vēl papildus visam arī nāks dažādi ceļa marķējumi, kas arī pievērsīs papildus uzmanību. Tā kā noteikti risinājumi tiks meklēti, lai tas viss būtu droši un ērti. Tas, kas vēl šeit bija iekritis, bija jautājums par trokšņu līmeni tieši Višķu galapunktā. Varbūt kāds vēl var nokomentēt.
Didzi? Nu, jā, es varu tagad vēlreiz varbūt vēlreiz tātad to, ko mēs jau teicām. Nu, jā, tātad transformācijas galvpunktā šobrīd ir tiek paredzēti risinājumi trokšņu un vibrāciju samazināšanai. Tātad ir automātiskās eļošanas pārējas, ir sliežu risinājums, kas pēc iespējas samazina vibrācijas. Tātad jaunais dārziņu autobus tiek paredzēts kā elektroautobus. Tātad šeit tiek maksimāli samazināts arī sabiedriskais transports ar iekšdedzes dzinējiem. Reinis var, protams, man labot, ja es kaut ko saku nepareizi. Jā, nu tātad, nu jā, tas arī būtībā tas, ko es varu atbildēt. Paldies! Facebookā skatos jautājumu mums nav, varbūt šeit no klātesošiem. Vēl ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes? Izskatās, ka rociņas nav. Kontaktus tad mēs esam saņēmuši. Mājas darbam uzdevums arī ir skaidrs. Tā kā turpināsim meklēt risinājumus, tad teikšu, ja nevienam vairs jautājumu nav, varbūt ka vēl kāds no klātesošajiem kolēģiem ir kaut ko piebilst. Izskatās, ka... Ja? Es noteikti varu teikt, ka paldies visiem par to, kas iesaistījās jau šobrīd, un pilnīgi noteikti varam aicināt arī sekot līdzi šim projektam, līdz tas patiešām tiks apstiprināts un aktīvi iesaistīties un uzdot jautājumus, lai pēc tam, kad projekts tiks realizēts, lai nebūtu līdzīgas situācijas, kā tas mums šobrīd ir bijis atsevišķās vietās, ka tajā brīdī, kad notiek publiskās apspriešanas, mēs neuzdodam vajadzīgos jautājumus, bet pēc projekta realizācijas mēs mēģinām izteikties, cik viss ir slikti. Tāpēc mēs pilnīgi noteikti aicinām visus būt aktīviem tieši šajā stadijā, kamēr projekts tiek projektēts, lai pēc realizācijas patiešām visiem būtu gandarījums par to, ka projekts ir visaugstākā kvalitātē realizēts un visiem ir situācija uzlabojusies, bet nevis pasliktinājusies. Paldies visiem par līdzdalību. Visu labu. Šeit vēl čatā uzrakstīja, ka vēl esot jautājums. Lūdzu. Sagvārds ir zipspuldze, tāpēc nevar uzrunāt konkrētāk. Var rakstīt, ja? Ka nemaz vairs nav. Nu, tikko vēl bija, bet acīm redzot vairs nav. Jebkurā gadījumā, kā jau arī Jānis teica, mēs esam atvērti, var rakstīt arī uz e-pastu, kas bija izsludināts aicinot par šo diskusiju uz sad@rigassatiksme.lv. Var uzdot un prasīt, lai tiešām pēc iespējas tiek ņemt vērā šie ieteikumi. Ja jautājumu vairs nav, tad vēlēšu visiem mierīgi jauku vakaru. Braucam lēnām un prātīgi, jo saprotu, ka soli aplidojumi ir, kur tomēr vēl kāds ir ierakstījis. No Rases 3 padomājot arī par mums. Paldies! Mēs noteikti skatīsimies un analizēsim, un mēs noteikti cenšamies domāt pēc iespējas par visiem, un kā jau arī Jānis teica, lai pēc iespējas lielākam cilvēku lokam šie risinājumi būtu pēc iespējas arī ērtāki. Tā kā paldies visiem, jauku vakaru, un tiekamies nākamajās diskusijās. Paldies! Paldies, vislabāk! Paldies! Paldies!